sākumā bija tā bijības sajūta, kā būs, jā, bet tikām galā ar emocijām. Un tā uzvara nāca īstenībā ļoti grūti, tāpēc arī gribu pateikt paldies kuršu jauniešiem. Nu, es gribētu teikt jau maziem vīriešiem, kuri tiešām ir pielikuši un rādīja mums tik lielu pretestību. Bet, nu, laikam tā pieredze nospēlē par labu un tā garšas sajūta, lai arī ko tu uzvari, ir tā vērta. Jo sevišķi, nu, vēl saldais ēdiens bullīši. Kur vēl labāk var vēlēties? Regulārajā sezonā diezgan viegli, laikam jāsaka, tikāt cauri, bet sezonas gaitā viens spēlētājs pievienojās kuršiem, vēl viens spēlētājs pārcēlās uz Grobiņas komandu un beigās sanāca, ka jūs bišķi tā kā paplicinājāt sastāvu ziņā. Nu, jā, regulārais bija, nu, visi jau rakstīja, jā. Kad rekur jau nākamie čempioni, bet nu, tas ir tikai regulārais un paši redzam, kas notika. Man īstenībā tāpat ir liels prieks par Ošu Ervicu. Mēs devām viņam iespēju spēlēt un viņš saprata pēc šīm spēlēm, ka viņš grib spēlēt atkal augstākā līmenī. Jā, pagaidām pirmā līga novēl tikt arī virslīgā vai Veids arēnā. Tāpat arī Uģim Savickim, kas pagāja no pirmās līgas un tagad spēlē Leģionā un spēlēs pret Ošu arēnā Rīga finālā. Manuprāt, mēs esam tāpat viņiem pateicīgi un viņi ir pateicīgi mums, kad mēs sagājām kopā un spējām īstenībā izveidot šādu veidu komandu, tādu modeli. Spēles gaitā fināls bija ne tikai vienkārši aizraujošs, bet tiešām vieni vārti varēja pagriezt spēli uz vienu vai otru pusi. Pats jūti to spriedzīt laukumā, jo no malas izskatījās tiešām super aizraujoša cīņa. Spriedzi jau bija nākot laukumā, jo man ir prasījuši, vai tu uztraucies, vai kā. Es saku, jā, es uztraucos, jo uztraukums ir normāla lieta. Bet man ir tā, ka es to uztraukumu principā sāku pārvērtēt, kā saka, tādā jau drošības sajūtā pēc pirmām kustībām laukumā. Un mēs pamazām gājām uz to un to spriedzi pārvarējām un paši redzējām, kas notika beigās. Un tā brīdī, kad komanda gūst izšķirošo bolīti, kas notiek tavā prātā, kad gribās slēgt laukumā? Man liekas, tas ir tāds sajūts, ko tu... Es pat nezinu, kā to pateikt. Tev nav kaut kāds rituāls, kā tu skries, kā tu celsi to kausu un vispārējais. Tas ir vienkārši emocijas, ko tu dod ārā. Ir bijis pēdējais izšķirošais gols, visi skrien ir emocijas, nūjas, rokas pa gaisu, ceļam kausu, prieki. Tas ir neaprakstāms sajūts. Vai jau ir zināms, kur ceļos kauss šovakar un kādas būs svinības? Mums jau sen jau laicīgi, mēs gribam lielu paldies pateikt CF Liepāja sporta klubam par atbalstu. Tāpat arī darbnīcai, kafejnīcai ar atbalstu un arī ar viņu iniciatīvu. Šodien mēs kopā pasēdēsim, pārunāsim lietas, kā mums vispār šitas modelis, ašā ideja par, kas saka, komandas organizēšanu izdevās un protams, arī godam nosvinēsim. Jā. Paldies, Mihail, noteikti, lai foršas svinības izbaudiet šo dienu, šo mirkli, jo sezona bijusi pietiekami gara aiz muguras un paveikts lielisks darbiņš, un es domāju, ir vērts atzīmēt. Jā, un paldies arī jums, organizatoriem, kas īstenībā mēs daudz esam spriedalējuši un domājuši, kāpēc tas turnīrs ir tik garš, bet īstenībā tas dod cilvēkiem, tāpat mums ar virslīgas veco, kā saka, pieredzi, spēlēt un uzspēlēt savas emocijas un adrenalīnu izgaiņāt laukumā. Tāpat arī visiem esošajiem joprojām, kas spēlē kā patrioti Liepājas čempija. Tas ir tāds foršs sajūtas brīvdienās, ko pavadīt laukumā ar bijušiem komandas biedriem, bijušiem pretiniekiem. Tiešām kolosāls sajūta. Paldies jums par lielisku noorganizētu turnīru. Interesants koncepts pieeja par to viesuļu trofeju. Es domāju, ka tas nākotnē dos tādu, kā jau tu teici, man liekas, 26. bija turnīrs. Jau būs 27. un es domāju, intrigas nepaliks mazāks. Tā paldies arī jums liels. Paldies, un tad jau tiekamies jaunajā gadā. Tiekamies. Čau.